Līderis ir sabiedriski aktīvs un enerģisks cilvēks, kurš ar savām idejām spēj aizraut un pārliecināt citus. Līderis ir radošs un par sevi pārliecināts cilvēks, kas spēj elastīgi pielāgoties un iejusties dažādās situācijās. Daudzi cilvēki jau piedzimst ar šādām īpašībām, citi tās laika gaitā spēj sevi attīstīt. Runājot par situāciju Latvijā, tieši nodarbinātības jomā. Pārsvarā darba devēji vēlas pieņemt darbā jau pieredzējušus un pārliecināts par sevi jauniešus ar organizatoriskajām prasmēm. Īsāk sakot, jaunos līderus. Kādā veidā tad jaunietis, beidzot skolu, var iegūt šādu pieredzi? Ļoti daudzās augstskolās ir iespēja iet uz studentu organizācijām. Piemēram, RTU ir tāda studentu organizācija kā Bestrīga, kurai ir ļoti, piemēram, arī attīstīta treniņu sistēma. Mums ir pašiem savi treneri, kuri apmāca citus biedrus, un tādā veidā mēs izglītojamies, kā arī ir iespēja braukt uz dažādiem kursiem par dažādām tēmām un arī tādā veidā pilnveidot savas zināšanas, attīstīt sevi, iemācīties gan līderismu, gan darbu komandā, gan iemācīties komunicēt ar citiem cilvēkiem. Darbošanās kādā organizācijā sniedz jaunietim iespēju iegūt pieredzi projektu rakstīšanā, iegūt ieskatu finanšu organizēšanā, iemācīties izteikt un pamatot savu viedokli, kā arī iemācīties piesaistīt finansējumu savu projektu īstenošanai. Paralēli tam jaunieši radoši izpaužas, iegūst jaunus draugus, ceļ pārliecību par saviem spēkiem, apgūst citu vienaudžu pieredzi un dalās ar savējo, gan vietējā, gan starptautiskajā līmenī. Tā ir ļoti liela pieredze, tas varbūt var teikt, ka norūda darba tirgumu. Tas, ka tu dari kaut ko no sevis, tā dod no sevis atdevi, pretī nesaņemot nekādu reālu samaksu, tikai tās zināšanas, ko var iegūt. Man liekas, ka tā dzīve Rīgā ir diezgan vienveidīga savā ziņā, kad aiziet uz ballītēm un, ja ir draugiem LV, tas nav tā, bet īstenībā atnākt un parādīt sevi un ka tu vari kaut ko izmainīt, un tas mainīs ne tikai tavu dzīvi, bet arī tavu draugu dzīvi, un tas, man liekas, ka pavisam kaut kas cits un foršāks. Tev patīk kāpt kalnos, gulēt teltīs, fotografēt, veidot īsfilmas vai darīt ko citu. Neticēs, bet visām tavām idejām ir iespējams piemeklēt radošo pielietojumu. Nevalstiskās organizācijas, kas darbojas pēc Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas, ir tās, kas palīdzēs šos sapņus īstenot. Tas, ka mēs abas ar māsu esam iesaistījušās jaunos vanagos, mums ir devis to personisko izaugsmu, ka mēs daudz lietas pašas varam šobrīd uzņemties. Un, nav tā, ka mums vairs jābikst. Varbūt tas, man liekas, motivē jauniešus iesaistīties, lai viņi būtu patstāvīgāki, paši varētu uzņemties tās lietas un organizēt un saprast, kā rīkot lielas sacensības vai kā būt vienam no tiem mazajiem rūķīšiem, kas taisa lielās sacensības. Ja tu nevari atrast organizāciju, kurā izpausties, tu vari dibināt pats savējo. Izvirzīt tās mērķus un īstenot tos kopā ar līdzīgi domājošiem, iesaistot finansējumu no dažādiem fondiem. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ir valsts aģentūra, kura administrē Eiropas Savienības neformālās izglītības programmu jaunatņu darbībā Latvijā. Ja jaunietis ir jau iesaistījies kādā jaunatnes organizācijā, tad tas ir ļoti labi, jo šī organizācija projekta iesniegšanas laikā var būt kā likumīgais pārstāvis. Bet, ja jaunietim nav šāda organizācija, noteikti datu bāzītē www.jaunatneslietas.lv portālā jāmeklē ir tātad šī jaunatnes organizācija, varbūt tuvāk dzīvesvietai, kurā iesaistīties un tad arī atrast dombiedrus un sniegt šo projektiņu. Tev kā jaunietim darbs nevalstiskajās organizācijās, balstoties uz pašmotivācijas pamata, ir labs papildinājums CV, kas dod iespēju arī potenciālam darba devējiem pārliecināties, ka jaunietis ir motivēts un spējīgs strādāt patstāvīgi. Šobrīd Latvijā liela daļa jauniešu ir bezdarbnieki. Turklāt viņi nedarbojas arī nevienā jauniešu organizācijā. Bezdarbība lielā mērā kavē jauniešu ceļu pretīm panākumiem un personiskajai līdera izaugsmei. Un kā ir ar tevi? Kādas ir tavas intereses? Kļūsti par līderi, izmanto savas iespējas. Olga Fedjuhina, Kuntī Berzinska, projektam Jaunieši par demokrātiju.